Labdien! Zaudēt darbu – tā ir viena no nepatīkamākajām lietām, kas šodien var notikt mūsu dzīvē. Tas ir emocionāls trieciens, finansiāla nestabilitāte un bezdarbnieka status. Šodien raidījumā par to, kā dzīvē īstenojas teiciens, palīdzot citiem, mēs varam palīdzēt arī sev. Jau kopš gada sākuma vairākās pašvaldībās Latvijā tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts Pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās, kur šobrīd esošie bezdarbnieki var veikt dažādus derīgus darbus un par to saņemt nelielu atlīdzinājumu. Lai arī oficiālie valsts ekonomikas rādītāji liecina, ka lielo krīzi jau esam pārvarējuši, tomēr cilvēku skaits, kuri griež pēc palīdzības Latvijas Sarkanajā krustā, mazāks nekļūst. Sociālais centrs Gaiziņš ikdienas palīdz aptuveni 20 cilvēkiem. Uz šo centru dodas arī cilvēki, kuri atnes sev nevajadzīgās mantas, bet kurus citiem var lietu noderēt. Sociālā centra Gaiziņš durvis apmeklētājiem katru dienu tiek atvērtas 10:00, bet Natālijas Roščenkovas darba diena sākas jau stundu agrāk, kad jāsašķiro apģērbu un apavi. Viņas pārziņā ir arī dažādas saimniecības lietas, grāmatas, žurnāli un bērnu rotaļlietas. Man jābūt 9 darbā, no 10 mēs veram vaļā, tad nāk apmeklētāji, no 10 līdz 2. Cilvēki šeit ir dažādi. Citi nāk ar savām pretenzijām un pārmetumiem, citi nokaunējušies, ka jālūdz palīdzība. Vēl kādam stiprāki dzērieni patrāpījušies brokastu vietā. Ja pieņemsim alkohola reibumā, protams, ka mēs neapkalpojam. Ja viņš kārtīgi uzvedās, tad varbūt varam viņam izsniegt, ja ir ko izsniegt. Mēs skatāmies arī pēc izmēriem. Galvenokārt pēc humanās palīdzības griežās personas, kuras ir trūcīgas, maznodrošinātas, kuram vienkārši nepieciešams atbalsts, kad viņi nonākuši krīzes situācijā. Savukārt ir cilvēki, kuriem nav nepieciešamas drēbes, un viņi tās drēbītes atlasa, saloka, ieliek maisā un atved un nodot. Un šajā gadījumā izveidojās šī labā ķēde no cilvēka cilvēkam. Uz Sarkano krustu cilvēki nes ne tikai apģērbu un apavus. Šeit nonāk arī trauki, aizskari, gultas veļa, dažādi veidi lasāmviela un daudzas citas noderīgas lietas. Что можно здесь приобрести? Какие нужды? Бывает такое, что то, что мне нужно, не бывает. Тогда я уже еду в другое место искать. Если точек много разных, здесь можно в другие места заехать, достать то, что я здесь не достала. Tuvojoties siltākam laikam, liels pieprasījums ir pēc vasaras drēbēm un apaviem. Какие люди здесь работают? Как с вами обращаются? Здесь, которые мне все это выдают, я попрошу то, что надо, они мне такие нормальные. Я не скажу, что плохие. Šeit, tāpat kā jebkurā tirdzniecības vietā, ir ejošie izmēri. Tāpēc ne katrā reizē apmeklētājs saņem to apģērbu vai apavu pāri, kas vajadzīgs. Tomēr, ja konkrētā lieta tiešām nepieciešama, viņš tiek aicināts atnākt citkārt. Nav jau tā kā noteikts, ka reiz mēnesī pēc nepieciešamības. Ja cilvēks atnāk vēlreiz tur, vai kāds pāris reizes mēnesi, vai vairākas reizes, bet galvenais ir tā, ka tajā pirmā reizē, ja viņš atnāk, nav tas, kas viņam bija vajadzīgs. Tad es pasaku, varat griezties, pieņemsim pēc pāris nedēļām, vai pēc nedēļas. Varbūt kas būs. Nāk vienkārši cilvēki, kam ir noticis kāds nelaimes gadījums, kā piemēram nodegusi māja, ir palikuši vienkārši uz ielas dzīvoklis, ir apzīmogots, aprakstīts, un tad ir nepieciešamas kādas drēbes. Nāk, protams, arī māmiņas ar bērniem, nāk māmiņas grūtnieces, kurām nepieciešami ratiņi, kuri gatavojās, plāno tātad ģimenes pieaugumu. Ir gadījumi, kad nāk arī cilvēki, kas dzīvo ārpus Rīgas un deklarēt ārpus Rīgas, jo viņiem vienkārši ir noticis kāds nelaimes gadījums, kā piemēram nakts laikā uz ielas ir sasists un apzakts, no slimnīcas izlaists un nevar tikt uz māju, jo viņiem vienkārši nav apavi. Sarkanā krusta darbinieku ikdiena liecina, ka situācija mainījusies uz bēdīgo pusi. Pieprasījums pēc humānās palīdzības arvien pieaug, tāpēc centram vajadzīgi jauni darbinieki, kas vienlaikus ir līdzjūtīgi un spējīgi pieņemt praktiskus lēmumus. Mums ir 18 algotie darbinieki, to starp ir arī ārsta palīgi, uzraugi, kā arī mēs sadarbojamies ar Labklājības departamentu un
izmantojam to iespēju, nodarbinam cilvēkus, kas nāk no Nodarbinātības valsts aģentūras 100 latu darbos. Un šādas mums ir 15 personas. Un šīs 15 personas nestrādā tikai šajā ēkā, bet arī citos objektos. Ir dienas centrs Pārdaugava, dienas centrs Aglona, kas ir arī Latvijas Sarkanā Krusta struktūra vienības. Tad viņi veic dažādus darbus, tīrīšanas darbus, kopšanas darbus, strādā ar cilvēkiem kā sociālajie aprūpētāji, izsniedz humāno palīdzību, kas ir drēbes, apavi, izsniedz pārtikas pakas, tad strādā dažādos darbos. Natālija sociālajā centrā Gaiziņš strādā jau 2 mēnešus. Viņa pēc ilgstošiem darba meklējumiem pieņēma izaicinājumu strādāt projektā Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās. Kādu laiku atrodos bez darba, griezos uz Nodarbinātības aģentūru, reģistrējos un tad tā arī tā sanāca. Es domāju, ka jebkurš darbs ir atspēriens un pirms man nepatīk, jā. Neviens netur. Es tā, ja tev nepatīk, tad tu vari iet prom. Projekta nosacījumi paredz, ka 12 mēnešu periodā bezdarbnieks var strādāt 4 mēnešus, par to saņemot atlīdzību 100 latus mēnesī. Tāpat, uzsākot algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu, cilvēkam ir iespēja iziet apmaksātu veselības pārbaudi un par nostrādāto laiku pensiju fondā tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šajā laika posmā ir iespējams iekļauties kolektīvā, saprast to, ar ko es varu tikt galā, kas man ir nepieciešams, kaut vai, teiksim, valodas zināšanas, ir barjeras un veselības problēmas. Tad šajā laika posmā ir iespējams tikai apzināt šīs problēmas un varbūt sākt pie tā strādāt. Un tajā brīdī jau beidzās šie 4 mēneši pagājuši un cilvēks ir atkal bez darba. Bezdarbnieku motivācija meklēt pastāvīgu darbu lielā mērā ir atkarīga no cilvēka paša gribas. Ir cilvēki, kas arī šo projektu neuztver nopietni. Tomēr tie, kuri strādā ar pilnu atdevi, nākotnē ir ieguvēji. Natālija, kas vienlīdz labi runā latviešu un krievu valodā, spēja uzklausīt katru bēdu stāstu un palīdzēt piemeklēt cilvēkiem nepieciešamās lietas, savu turpmāko darbu jau ir atradusi. Pēc 2 mēnešiem viņai būs pastāvīgs darbs un šeit nostrādātais laiks viņai ir devis savas atziņas. Ka ir briesmīgāk nekā man daudziem cilvēkiem. Protams, ja būtu tāda iespēja palīdzēt, bet vismaz šajā darbā es kaut ko varu sniegt un varu kaut ko darīt labu. Ķekavas novada dienas centrs Gaismas iela dažu gadu laikā ir kļuvusi par iecienītu vietu dažādām aktivitātēm, ārstnieciskai vingrošanai un kopīgai laika pavadīšanai cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem un kustību traucējumiem. Tā ir kļuvusi arī par darba vietu Aināram Garbaram, un viņš ir kļuvis par neatņemamu kolektīvu sastāvdaļu. Ainārs piedalās projektā Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās. Viņa pienākumi ir būt kopā ar centra apmeklētājiem, palīdzēt viņiem nodarbībās, darboties kā pavadonim. Savus pienākumus viņš pilda ar lielu apzinību. Iedomājos uz Nodarbinātības valsts aģentūrā aizbraukt un pieteikties. Un man iedeva adresi, ka šeit es varētu pastrādāt. Es iedomājos pastrādāt. Sāku strādāt. Iepatikās jau. Un tad nodomāju pastrādāt vēl. Pagājušo gadu strādāju. Nākošo gadu teicu, ka ir vēl kaut kāds darbs ir un piedāvā atkal šeit strādāt. Mani pienākumi ir cilvēki ar speciālām vajadzībām, palīdzu viņiem iet vingrot vai kaut ko tā. Eju pastaigāt, es varbūt izejam ārā. Katru dienu mums ir nodarbības, vingrošana mums ir katru dienu, un tad atkal mainās. Mums ir gan kokapstrāde, gan keramika, filcēšana, zīmējam, veidojam, dziedam. Ikdienas šeit apmeklētāji vingro, veicot dažādus veselības uzlabojošus vingrinājumus, kopīgi pusdieno. Te risinās arī savstarpējas sarunas un top unikāli rokdarbi. Dienas centrs Aināram kļuvis ne tikai par darba vietu, bet savā ziņā arī par otrajām mājām. Viņš šeit jūtas novērtēts. Tas, ko viņš dara, kādam ir vajadzīgs. Tagad Ainārs iesaistās arī mobilās brigādes darbā, kas apkalpo cilvēkus ar kustību traucējumiem. Šī mobilā brigāde izbrauc pie klienta un tur ir nepieciešams transportēšana. Jā, tā lūdot šo mobilo pacēlāju,
viņš asistē un palīdz. Pirmdienās parasti mēs braucam ar šoferi uz 4. māju, tas ir te pa apkārtnē. Braucam pakaļ vienam jaunietim, aizbraucam pakaļ, atvedam. Nebija jau viegli. Man pēc tam jau šoferi teica, jāsāk mācīties arī kaut kas. Es teicu, jāsāk, es iedomājos arī pamācīties. Sāku mācīties un iemācījos. Savas veselības dēļ pastāvīgu darbu Aināram ir grūti atrast, bet tas, ka viņš vēlas strādāt, ir acīm redzams. Nevelti pēc pirmajiem apmaksātajiem 4 mēnešiem, ko Ainārs pavadīja strādājot aprūpes centrā, viņš darbu turpināja brīvprātīgi. Teiksim, tā vesels cilvēks, kurš nekad varbūt nav ticies ar problēmām un nav redzējis, kā tas viss notiek, viņš varbūt daudzas nianses neredz. Teiksim, tādas elementāras lietas, kur viegli labāk nolikt kādu lietu, lai viņš var vieglāk aizsniegt. No kuras puses, teiksim, pieiet cilvēkam, kurš nedzird, Bet viņš to pilnīgi, viņš to jūt. Dienas centrā, tāpat kā līdzās esošajā aprūpes centrā, kur klienti dzīvo patstāvīgi, Ainārs ir savējais. Viņš pasniegs elkoni, atvērs durvis, aizstums ratus un vajadzības gadījumā no veikala atnesīs konfektes. Viņš ir šeit vajadzīgs. Un kaut viņš pieņemtu un saprastu, ka katrs darbs ir labs, ja darītājs ir labs. Katrs darbs ir teicams un svētīts, ja pats tu viņu nes ar svētību. Un nekurš katrs var strādāt šeit. Jo liekas, varbūt fiziskas slodzes šeit nav tāda, bet reizēm šī morālā un tā garīgā tā pārslodze ir diezgan liela. Un arī tas, ka šeit ir jābūt ļoti elastīgam šeit darbā, jo te nevar pateikt, ka noteikti jādara tā vai noteikti jādara šitā. Tev praktiski jāorientējas pēc katra klienta individuālajām vajadzībām un pēc viņa spējām. Un tev jau ir praktiski jāparedz, kurā katrā brīdī, ko viņš var. Palīdzot citiem, Ainārs apgūst arī jaunas lietas. Viņš ne tikai ir labs palīgs centra apmeklētājiem, bet arī pats piedalās visās nodarbībās. Kamēr dāmas darina brošas un krēles, vīri mācās gatavot puķu podus un vāzes, kā arī aizrautīgi spēlē dažādas galda spēles. Mums galda spēles ir dāmbrete, dāmbrete ir citā, ir vēl citi, novas. Novas jau citi jau te spēlē, bet dāmbrete jau un vēl ir domino un vēl, loto. Vairāk jau tas gal kāršu spēles, citi, protams, zoli saucamo. Māca man arī zoli, bet es jau neprotu īsti. Gribētu jau iemācīties. Pēc tam, kad Aināram būs beidzies 4 mēnešu darbs projektā Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās, viņš plānojas mācīties, lai iegūtu vidējās izglītības diplomu. Un kas zina, varbūt nākotnē viņš kļūs par šī centra pastāvīgu darbinieku. Bet varbūt Aināra aicinājums būs brīvprātīgais darbs. To rādīs laiks. Šodien mēs bijām sociālajā centrā Gaiziņš un dienas centrā Gaismas iela. Tās ir tikai dažas no vietām Latvijā, kur algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek nodarbināti bezdarbnieki. Mēs redzējām, ka visi strādā un neviens no darba neizvairās. Tiek paveiktas derīgas lietas un arī tās, kas pašiem patīk. Vairāk informācijas par visu šo jūs varat iegūt Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā un filiālēs. Lai jums visiem jauka vasara un tā uz tikšanos!